Sveiki! Ja kādam ir problēmas ar skūteru riepu maiņu, sevišķi pildītās, ļoti vienkāršs process. Ir vajadzīgs galds ar caurumu, vismaz kaut kādi instrumenti. Man nebija otrs montāžas, tas lauznis, man bija skrūvgriezis. Tad ir vajadzīgs karsts ūdens. Uzvāra ūdeni līdz 100 grādiem, iemet riepu iekšā, lai pastāv kaut kādas minūtes, 10. Viņa diezgan paliek mīksta. Un tad ar šiem abiem instrumentiem tad var dabūt virsū veikalā. Bet servisā tas maksā 25 eiro riepu montāžu. Un man vēl ziepes vajadzīgs, lai sasmērētu šeit kantītes. Vienvārds sakot, ar laužņiem ar stiepšanu uzstiep virsū, un pēc tam jāiegulda šī kantīte diskā. Un viss. Un tik vienkārši. Es tur skatījos Krievu YouTube, tur ir pilnīgi, veči, tur 20 minūtes, pusstundu, ja? Tur 2 tā. Man tas aizņēma 5 minūtes. Tā kā ņemiet vērā. Obligāti karsto ūdeni.